Es esmu Kristīne. Man nav puiša, bet man tas tīri labi patīk. Man mīlestība nespēja sagrozīt galvu, bet ja šajā pasaulē tā eksistē, es noteikti to atradīšu. Lūk, Marta, mana kolēģe. Viņu varētu saukt arī par manu draudzeni. Ja sīviete garlaikojas, viņa vienmēr kaut ko izdomās. Marta jau sen ir precējusies, tāpēc apņēmības viņai netrūkst. Taču kur un kā viņa iztērē savu enerģiju, labāk paklusēšu. Ne man tiesāt. Ar Martu mēs strādājam pasākumu organizēšanas aģentūrā. Un lūk mūsu priekšniece. Mēs viņu saucam par Margo. Man liekas, ka viņa domā tikai par darbu. Pat savus pielūdzējus viņa vērtē kā nākamos darbiniekus. Likumīgs, apzinīgs, punktuāls. Lūk, arī vīrietis, kurš gan drīz atbilst Margo ideālam. Kārlis, advokāts, neprecējies un vēl nesamaitāts. Un šeit ir Jolanta, mana māsīca. Asistente. No mazas Latvijas pilsētiņas viņa dodas meklēt laimi uz Rīgu. Viņai noteikti izdosies. Kāpēc? Viņa ir bezgala skaista, bet skaistums pievelk veiksmi. Vismaz uz kādu laiku. Aizmirst, ka Jolantai ir pielūdzējis Konrāds. Tiesa, viņu no Jolantas šķir attālums, bet vai attālums ir šķērslis īstai mīlestībai? Šķērslis var būt tikai cita, vēl lielāka mīlestība. Un šis ir Māris. Uzņēmējs. Tas otrs ir Arvis. Viņa uzņēmumu un citu netīru lietiņu partners. Man viņa abi tādi. Bet bīstam. Likteņa kungs mums sagatavojas diezgan daudz neģēlību. Daudz prieku un daudz asaru. Grūti būs izšķirt, kur meli, kur patiesība. Bet es domāju, ka svarīgākais – nemelot sev pašai un dzīvot tā, kā patīk.